Esat sveicināti 18. novembra vakarā, katram latvietim nozīmīgos valsts svētkos, atzīmējot neatkarīgas Latvijas valsts dibināšanu 1918. gadā. Es esmu Evelīna un esmu priecīgi sniegt ieskatu aktuālākajos Bauskas novada notikumos. Šodien sniegsim ieskatu jauniešu deju kolektīvu koncertā Mēs esam Latvija. Basketbola kluba Bauska spēlē pret Bertānu Valmieras basketbola skolas komandu un Bauskas valsts ģimnāzijas skolēnu apsveikumā. Latvijas, arī Bauskas novada jaunieši ir ļoti aktīvi. Novembrī Patriotu mēnesī tika rīkoti dažādi pasākumi un aktivitātes jauniešiem, kuros viņi, protams, aktīvi ņēma dalību. 11. novembrī Lāčplēša dienā norisinājās jauniešu deju kolektīvu koncerts Mēs esam Latvija, kur piedalījās arī vietējie deju kolektīvi Jandāls un Mēmelīte. Ieskatu pasākumā sniegs reportieri Viktorija un Ralfs. Šodien, 11. novembrī, mēs esam atbraukuši Izlīdz kultūras namu, kur vairāk deju kolektīvi no dažādām pilsētām uzstājas deju koncertā Mēs esam Latvija. Koncertā piedalījās deju kolektīvi no Bauskas, Rīgas, Ādažiem, Saldus, Ogres un Jaunolainas. Kāda ir jauniešu attieksme deju kolektīvā? Ļoti laba, milzīga konkurence un vispārējais sajūsma. Cik grūti ir sadarboties ar deju kolektīvu dalībniekiem? It nemaz nav grūti, ja ir pieredze 35 gadi. Kādas ir sajūtas, ka jūsu deju kolektīvs šodien uzstājās? Gads vēl sākās tikai. Vēl jau īstās sajūtas paprasiet pēc gada tā uz pavasari. Kāda ir jauniešu attieksme deju kolektīvā? Tikai un vienīgi pozitīvi, visi vēlas dejot. Vai ir grūti sadarboties ar deju kolektīvu dalībniekiem? Nē. Kādas ir sajūtas, ka jūsu deju kolektīvs uzstājas? Satraukums, prieks, un arī bailes mazlietiņi, vai viss to sanāks, bet beigās ir gandarījums. Pēc koncertiem vienmēr dejotāji ir saņēmušies un nodejoši fantastiski. Par to viņi arī vienmēr saņem uzslavas. Kāda ir jauniešu attieksme deju kolektīvā? Man liekas, ka viņi ir ļoti draudzīgi un laimīgi tur būt. Cik grūti ir sadarboties ar deju kolektīvu dalībniekiem? Man liekas, ka nav grūti. Kādas ir sajūtas, ka jūsu deju kolektīvs uzstājas šodien? Ļoti priecīgi, uztraucoši un laimīgi sajūta arī. Visi deju kolektīvi cītīgi skatījās viens otru uzstāšanos un uzslavēja, cik labi katrs nodejoja. Kādas bija tavas mīļākās dejas šajā koncertā? Tieši šajā... Kas tikko bija? Tā, kas bija tikko. Jā. Vai bija kādas grūtības vai nesaskaņas ar citiem deju kolektīviem? Manuprāt, ka nē. Viss bija tā mierīgi. Tā draudzīgi, tāpēc nav īsti nekāds nesaskaņas. Kādas bija tavas mīļākās dejas šajā koncertā? Kupla liepa. Kupla liepa, ko mēs dejojām. Vai bija kādas grūtības vai nesaskaņas ar citiem deju kolektīviem? Nē, mēs aiz skatuves ļoti esam draudzīgi, mēs sitam viens otram pieci un atbalstam viens otru. Jā, un vienmēr aplaudējam visiem. Kādas bija tavas mīļākās dejas šajā koncertā? Man mīļākā deja visticamāk bija Es iesādu turpu. Sanāk tā. Destājas no galvas, man neiet iekšā smadzenēs nosaukums. Es vienkārši ar vārdiem tukšu. Vai bija kādas grūtības vai nesaskaņas ar citiem deju kolektīviem? Nav nekad bijis. Man vienkārši, deja ir kā dzīve. Deja visiem savēja, kopīga un, protams, mīl viens otru un mīlēs arī pārējos. Vai
parasti nākat šādiem pasākumiem? Jā, nāku. Kā jūs novērtējat dejotāju sniegumu? Fantastiski, vienkārši ļoti brīnišķīgi. Ir mūsu dejotāji, arī mans dēls piedalās šeit. Kāda bija jūsu mīļākā deja un kāpēc? Kāpēc? Laikam jau tā deja, kas bija ar gaismiņām, aizmirst pēkšņi nosaukumu, bet kāpēc? Tāpēc, ka viņa bija atbilstoši šai dienai. Vai jums patīk, ka tika pieaicināti citu deju kolektīvi no dažādām pilsētām? Tas ir ļoti labi, jo tad mēs arī varam redzēt, cik daudzi mēs esam kopā. Vai parasti nākat uz šādiem pasākumiem? Jā, vienmēr. Kā jūs novērtējat dejotāju sniegumu? Lielisks. Lielisks koncerts, lieliski dejotāji un lieliski viss lielisks. Kāda bija jūsu mīļākā deja šodien, kāpēc? Man patika Māras zeme, bet es nezinu konkrēti, vai tā bija tas pilnais nosaukums. Tā bija tāda jāstra un tāda patriotiska ļoti. Vai jums patika, ka tika pieaicināti citu deju kolektīvi no dažādām pilsētām? Jā, dažādībai. Uz redzēt, kā citi dejo arī. Paldies! Sižetu veidoja Viktorija Digre un Ralfs Milušuns. Kādu spēli vēro pilnas tribīnes ar līdzjūtējiem? Protams, ka vietējās basketbola spēles Bauskas sporta halē. Pagājušajā nedēļā norisinājās basketbola kluba Bauska spēle pret Bertānu Valmieras basketbola skolas komandu. Par pasākumu pastāstīs reportieris Nikola un Lelde. Pēc neveiksmīgas spēles 6. novembrī esam atpakaļ ierastajā vietā un ierastajā laikā. Bauskas sporta hallē 8:00. Šodien aplūkosim spēli pret Valmieras basketbola komandu. Ceturtdien, 9. novembrī, Bauskas sporta hallē basketbola klubs Bauska savā laukumā uzņēma sportistus no Bertānu Valmieras basketbola skolas. Starta pieciniekā Bauskas komandā uz laukuma redzējām Gundaru Bričku, Jāni Eiduku, Ivaru Zemīti, Viktoru Iljinu, Tomu Vilku. Ar uzvarētu bumbu mūsu labā rezultātu ar 2 punktiem atklāja Viktors Iljins, kurš tika atzīts arī par spēles rezultatīvāko spēlētāju. Lai arī sākumā bijām vadībā, spēles izskaņā ar sāpīgu zaudējumu piekāpjamies Valmieras komandai ar rezultātu 92-97. Uz laukuma kāpa arī Kristers Kalniņš, Aigars Bērziņš, Edgars Arnītis, Sandris Ernests Rudzroga, Edvards Jaščuks, Ārnis Simpsons un Toms Rimševits. Spēles pārtraukumos notika arī konkursu skatītājiem centra metiens, kur piedalījās 5 cilvēki. Viens no tiem bija Kristaps. Precīza metiena gadījumā bija iespēja laimēt dāvanu karti no atbalstītājiem Oak Barbecue. Ja pagājušajā mājas spēlē tie bija 100 eiro, tad šoreiz jau 150. Bet arī šodienas laimests joprojām paliek pie komandas. Kā jūs kļuvāt par vienu no 5 konkursa dalībniekiem? Kā es kļuvu? Es uzvarēju Instagram konkursā. Kā vērtēt šo iespēju līdzdalību spēlē arī skatītājiem? Labi. Mēs gribam zināt, vai jūs trenējāties, lai iemestu šo centra metienu? Netrenējos, nebija tam laika. Līdzās konkursam centra metiens pēc 2. ceturtdaļas notika arī stafete ar basketbola elementiem, kur dalību ņēma 2 pāri. Galvenais uzdevums – trāpīt pēc iespējas vairāk metienu uz grozā. Skatītājus iepriecināja mūsu karsē meitenes un līdzās konkursiem pēc 2. ceturtdaļas ar savu dziedājumu atbalstītājus priecēja Adriana Miglāne. Kā par stafeti atminās uzvarētāji Jolanta un Marko? Vai kāpjot uz laukuma jutāties droši par stafetes rezultātiem? Jā. Nē. Kā varat vērtēt šo aktivitāti, vai tā ir jūsu pirmā pieredze? Pirmo reizi piedalījos šādā pieredzē. Nē, nav pirmā reize. Un ko jūs novēlat mūsu basketbolistiem? Tikai vienīgi uzvaru un uzvaru. Uzvaru. Treneris Māris katru spēli izvēlās komandas MVP. Šoreiz tas ir Viktors Iljins, kurš debitēja un atzīmējās ar 33 punktiem. Šodien esat viens no rezultatīvākajiem spēlētājiem. Kas ir jūsu daudzo punktu noslēpums? Es nezinu, spēlēju, centos uzvarēt šodien spēli, un vienkārši punkti nāca paši pa sevi. Kā jūs jūtaties pēc šodienas spēles? Jūtos noguris un vīlies, diemžēl mēs nedabūjām uzvaru šodien.
Aprakstiet šodienas pretiniekus 5 vārdos. Pretinieki spēlēja ātri un labi met no 3-punktu līnijas, un mēs nespējām viņus nosegt, bet tā viņa ir laba komanda. Kādas ir jūsu pārdomas, dzirdot balsis no atbalstītāju rindām? Fantastisks. Man patīk, kā cilvēki atbalsta basketbolu un mūsu komandu, un tas palīdz mums iemest grozs un spēlēt daudz labāk. Un kas jūs motivē nepadoties un spēlēt tālāk? Tieši tie cilvēki, kuri atnākuši paskatīties uz mums, paskatīties spēles un izbaudīt emocijas, tas mani motivē, lai uzvarētu kādu spēli. Viktors ļoti labi debitēja un iekļāvās komandā. Efektivitāti virs 40 var sasniegt tikai aizvedot teicamu spēli abos galos. Bija vadošais spēlētājs punktos, atlēkušajās bumbās un skatītājs iepriecināja ar iespaidīgiem blokiem. Tā par Viktoru saka treneris Māris Grāvis. Uz sarunu par spēles gaitu aicinājām treneru asistentu Edgaru Tomu. Kāds ir jūsu pārdomas un emocijas par šodienas spēli? Kaut ko grūti šobrīd komentēt, smaga spēle. Uzskatījām, ka bija jāuzvar, bet dažādi iemesli mums to patraucēja, bet mēs ejam tālāk, ejam uz priekšu. Mums ir jauns spēlētājs, Viktors, tā kā centīsimies Bauskas skatītājiem parādīt vēl labāku spēli, un tad arī būs uzvars. Kā varat aprakstīt komandas darbu šodien? Mēs treneri jau runājām, 3., 4. ceturtdaļā mums bija tīkama, bet pretinieks šobrīd bija, šogad bija veiksmīgāks, it sevišķi no perimetra, no 3-punktu metienu zonas, tā kā mums ir jāskatās un jāstrādā, lai tādas lietas neatkārtotos. Kā jūs sagatavojat un motivējat komandu pirms spēles? Mums ir galvenais treneris ar uzrunu, un es domāju, šitie džeki neviens nav jāmotivē. Viņi paši zina, ko viņi grib, viņi ir atnākuši spēlēt basketbolu, un īpaši motivācija viņiem nav vajadzīga. Tā kā tur ir visi kārtībā, un arī laukumā var redzēt, kad spēlētāji atdod sevi visu, tikai jāiet uz priekšu un viss būs kārtībā. Mums skatītājiem ļoti interesē, kādas parasti ir sarunas komandas starpā, kad ir minūšu pārtraukums. Komandas starpā nav nekādas sarunas. Ir treneris, kas izsaka savu viedokli, zīmē savas skēmas, kombinācijas, lai nākamie uzbrukumi vai aizsardzības būtu veiksmīgāks. Tā kā īpaši saruna nav. Spēlētāji klausās, treneri runā. Kāda ir komandas slepenā recepte veiksmīgai sadarbībai? To mēs vēl domājam par slepeno recepti. Varbūt arī kāds skatītājs mums varētu teikt, kāda tā ir slepenā recepte. Ja, tā kā ejam uz priekšu un viss būs kārtībā. Nākamā spēle gaidāma 17. novembrī, kad komanda mērosies ar spēkiem Siguldā. Taču izjust lielos basketbola svētkus mājās varēsim 30. novembrī 8:00, kad Bauskas sporta halē cīksēsimies ar komandu no Salaspils sporta skolas. Paldies ikvienam atbalstītājiem, kurš bija kopā ar mums. Jūsu tiešām bija daudz. Jūs bijāt īpaši aktīvi. Turpinām cīnīties un atbalstīt. Mēs varam visu. Sižetu veidoja Nikola Smirnova un Lelda Rādena. Reportieris Kintija un Aiva, kā arī Bauskas valsts ģimnāzijas skolēni sveic Latvijas Republikas proklamēšanas dienā. Es esmu Latvija. 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 Mana dzimtene. Un mans mājas. 64,589 kvadrātkilometri. Un katru es mīlu ar visu savu sirdi. 1,883 miljonu latviešu. Un katru es apskautu un apmīļotu. Manas mājas ir Latvija. Mājas, kurās jūtos kā mātes šūpulī. Mājas, kurās neesmu viens. Mājas, kuras esmu savējais, nesvešais. Mana zeme smaržo pēc dzīvības. Mans ūdens mani pamodina. Saule manā pusē spīd spožāk. Lietus manā pusē ir silts un mīksts kā zivs. Latvija ir tur, kur esmu es. Kur esam mēs? Vai tu esi Latvija? Vai tu esi savējais? Es sniegšu tev savu roku. Paņem manu roku un ved mani. Ved mani nākotnē. Nākotnē, kur Latvija stāv uz vietas nesteidzīga. Bauskas valsts ģimnāzijas skolēni, kā arī mēs, novēlējam jums siltus un mierīgus svētkus. Sižetu veidoja Kintija Gurkovska un Aiva Moroza.
nobeigumā jūs sagaidam mēdīju pratības pamatu apkopojuma 5. sērija. Slēpta reklāma ir reklāmas nolūkā veikts preču, pakalpojumu, preču ražotāja vai pakalpojumu sniedzēja vārda, firmas zīmes vai darbības tāds attēlojums raidījumā, skaņas vai attēla veidā, kurš pēc savas būtības var maldināt auditoriju. Slēptā reklāma var būt ļoti daudzveidīga, jo kādam izdevīgas informācijas iekļaušana redakcijas saturā reizēm var izskatīties ļoti dabiska. Tā var atgādināt redakcijas izvēlētu saturu, ietvert ne tikai maksātājiem, bet arī auditorijai būtisku informāciju. Tikai pēc ilgāka laika vai saturā ieraugot kādas kopsakarības var saprast, ka tā ir slēptā reklāma. Lielākoties slēptā reklāma parādās ziņās, intervijās, sižetos žurnāla tipa raidījumos. Savukārt slēptās reklāmas materiāli atspoguļo personības, piemēram, politiķus vai uzņēmumu vadītājus, biznesa vai politiskajām organizācijām būtiskus notikumus, pakalpojumus. Slēptās reklāmas ir pamanāmas arī influenceru veidotajā saturā, kā arī filmās un seriālos, kur bieži parādās kāda zīmola dzērieni un pārtika. Slēptās reklāmas stabilo klātbūtni Latvijas mediju saturā no vienas puses nosaka mediju peļņas intereses un reklāmdevēja vēlme integrēt sev izdevīgus vēstījumus. No otras puses slēpto reklāmu aktīvi nenosoda arī auditorija, līdz ar to mediji nav motivēti no tās atteikties. Lai identificētu slēptās reklāmas, meklējiet izpaušanas paziņojumus, piemēram, apmaksāta partnerība vai sponsorē. Pievērsiet uzmanību ziņas saturam un stilam. Vai tas šķiet reklamēts? Izpētiet produktu vai zīmolu. Vai tas tiek reklamēts, izmantojot ietekmētājus vai sponsorētas ziņas? Laika periodā līdz nākamajai ziņu dienesta tiešraidei Bauskas novada iedzīvotājiem tiks sniegta iespēja apmeklēt dažādus pasākumus. 19. novembrī Rundāles multifunkcionālā centra zālē tiks organizēts Guntara Rača un draugu koncerts, savukārt Svitenes tautas namā notiks valsts svētku balle. 20. novembrī Bērsteles bibliotēkā norisināsies pērļu rotu gatavošanas meistarklase. 21. novembrī Mīsas bibliotēkā tiks organizēta radošā darbnīca Laiks gatavoties Ziemassvētkiem. Šī zeme būs tikai tik laba, cik katrs tās iedzīvotājs būs gatavs to mīlēt. Būsim pateicīgi par to, kas mums ir dots. Sveicu Latvijas valsts svētkos! Ceru, ka ziņu dienesta Bauskas novada notikumu atspoguļojums jūs aizrāva un ieinteresēja. Lai nepalaistu garām sagaidāmās tiešraides par Bauskas novada aktualitātēm, jums ir iespēja sekot Viedomes sociālajiem tīkliem. Uz drīzu tikšanos nākamās nedēļas trešdienas dienā.